Visvairāk pietrūka draugi, ģimene, kas bija visgrūtākais īstenībā pašā sākumā. Ja es tā atceros, tad, kad mēs pārvācāmies tieši uz Londonu, tad likās tā, ka neviena nav pēc milzīgā pilsētā, un kā tu tagad tur dzīvosi, ko tu darīsi, un neviena īsti tuvumā nav. Tad tas laikam bija tas izaicinājums, jo es pati kā tādu sabiedrības dvēseli, man vienmēr patīk, ka man cilvēki apkārt. Ogrē dzīvoju, un pie manis notika daudz pasākumu bieži. Un jā, tas bija laikam lielākais tāds izaicinājums, kad tev ir sākusies lielā dzīve. Un, protams, kur tad bez rupmaizes, kas Latvijā man likās, ka nē, man ir, nav, man tā vienalga būtu, bet, kad tu esi tur, tad tomēr ik pa laikam sagribās un kāposti, jā, skābēti, štovēti, tie īstie latviešu ēdieni, kas liekas šeit pašsaprotam, bet tur tas nav tik vienkārši. Un, kad ir Ziemassvētku vakars, kad ir jāklāj galds, tad šīs lietas nav tik vienkārši varbūt. Čau! Esam Spruktu ģimene. 8 gadus nodzīvojām Anglijā un šobrīd esam atgriežušies atpakaļ Latvijā, Ogrē, šajā skaistajā pilsētā, lai audzinātu mūsu 2 foršos puikas. Ar vīru iepazināmies 2010. gadā, kad viņš bija atbraucis uz Latviju Ziemassvētku brīvdienās, un es vēl tajā laikā mācījos. Un, jā, tad mēs sapratām, kad esam gatavi sākt kopdzīvi, un pēc pusgada jūnijā ar koferiem augstskolā pēdējā dienā aizbraucu projām no Latvijas. Un tā sākās mūsu kopdzīve tur. Anglijā mēs nodzīvojām 8 gadus. Sākumā mēs dzīvojām kopā ar Kristera draugu Haivikampā pilsētā, mazā pilsētā, bet man jau kā jaunietei progresīvai gribējās kaut ko lielāku, kaut ko vairāk. Pēc tam pārvācāmies uz Londonu, kur tur nodzīvojām kādus 4 gadus. Un tad jau gribējās atkal sākt domāt par ģimeni, par bērniem, un tad sapratām, ka gribās atkal kaut ko mazāku, vienkāršāku, lai bērniem ir droša vide. Un tad arī vien tālāk un tālāk no Londonas pārvācāmies. Un tad jau piedzima Mikus, dzīvojam Romfordā, kas ir Londonas, teiksim, apgabals. Un pēc tam jau pārvācāmies tālāk pie jūras, Īsbornā, kur arī mums pieteicās Markus. Un tad sākās mūsu dzīve 4. Bet gāja laiks, un 2019. gadā sapratām, ka gribam beidzot, un ir īstais laiks, kad atgriezties atpakaļ Latvijā. Jā, kas bija tas iemesls? Tas laikam bija tas, kad piedzima bērni, un tad tā vēlme atgriezties palika arvien spēcīgāka un lielāka, kad gribās tomēr bērnus audzināt šeit, Latvijā, Ogrē. Latvijā atgriezāmies, tāpēc, ka sapratām, kad gribam audzināt mūsu atvasītes šeit, mūsu tēvzemē, Ogrē, Ogres novadā, kurš šobrīd jau ir tik attīstījies pa šiem gadiem. Mums ir daudz iespējas, kur mūsu bērnus palaist dažādos pulciņos, sporta skolās, kur viņi var attīstīt savus talantus. Jo Latvijā tomēr tā dzīve ir daudz piepildītāka un ir daudz vairāk iespējas, kur braukt, atpūsties, izklaidēties tepat Ogrē, skaisti zilie kalni, karjeras, šis pats tornis, šie te arī pulciņi, interešu izglītība, sports, mums ir jauna arēna, ģimnāzija, biblioteka, kur mani bērni pavada daudz laiku. Jo dažreiz pat ir tā, kad ir katru nedēļu mums ir turnīrs vienā vietā, pēc tam otrā vietā, tad ir basketbols, citreiz sestdienā, futbols. Jā, vairāk mēs nevaram apvienot, bet tās iespējas ir, kur bērniem attīstīties, jā, sportā.
Un līdz ar to mēs visa ģimene esam diezgan aizņemti. Un, jā, liels prieks, ka tiešām puikas var izvēlēties to, kas viņiem patīk, jo Mikls ir sportists, Markus ir vairāk mākslinieks, jo mums Ogrē ir gan sporta centrs, kur viens man apmeklē futbolu, otrs vieglatlētiku, pirms tam arī basketbolu. Jā, un arī mākslas skola, topošais Picasso. Aizbraucot no Latvijas, Ogra vēl nebija tā attīstījusies, vismaz tajā laikā es to tā neredzēju. Un atbraucot atpakaļ, man bija ļoti patīkami skatīties, kā mana dzimtā pilsēta ir izmainījusies, infrastruktūra, tiešām ceļi ir daudz uzlabotāki, šie paši minētie jau pulciņi, tās iespējas tiešām bija daudz lielākas, manuprāt, nekā iepriekš. Jā, arī par tiem pašiem cilvēkiem es tiešām redzēju, sākumā strādāju Ogrē, un es redzēju, ka tiešām ir daudz iebraukuši no dažādām citām pilsētām, kas man liekas forši, jo Ogra ir tepat Rīgas 30 km no Rīgas, līdz ar to ir ļoti labas transporta iespējas, var braukt gan ar mašīnu, gan ar vilcienu ļoti ērti. Es pati braucu personīgi ar mašīnu līdz stacijai. Protams, var arī ar kājām, novietoju stāvvietā, kas mums tagad arī ir forša paplašinātāka stāvvieta pie Ogres stacijas. Un tālāk jau ir vilcienu uz Rīgas centru, kas aizņem maksimums stundu. Tā kā jā, ikvienam, kas grib pārvākties kaut kur netālu no Rīgas, tad Ogra būtu tā ideālā vieta, jo šeit tā ir Rīgas tuvums, laba infrastruktūra. Un jā, šeit tu vari būt tuvāk dabai, tuvāk visam, kas tev ir nepieciešams, gan ģimenei, gan kā profesionālim. Tev nav tālu jābrauc, kā pieņemsim no Rīgas mikrorajoniem uz centru, aizbraukt tikpat kā no Ogres uz centru. Jā, līdz ar to šeit ir forša vieta, kur to visu apvienot. Un jā, tā ir lieliska iespēja audzināt savus puikas vietā, kurā ir perspektīva un kur es ceru, ka arī viņi arī savus ģimenes dibinās šeit pat Ogrē. Un tas bija tas lielākais iemesls, kāpēc mēs izdomājām mainīt mūsu dzīvi un cerēt, ka mums viss izdosies. Un tā tas arī ir noticis. Anglijā, jā, nebija viegli, jo tā dzīve mainījās pa 180 grādiem. Jā, man vīrs arī strādāja diezgan bieži projām. Tā kā viņš celtniecībā strādā, tad bieži bija viņam saiti ārpus Londonas, kad bijām sākumā, un pēc tam jau Līsbonā, tad arī kaut kur bija ārpusē jābrauc. Un tad es arī sapratu, ka tas nav tas ģimenes modelis, uz ko mēs ejam, jo es gribu, lai mans vīrs, bērnu tēvs arī piedalās vairāk bērnu audzināšanā. Un nav tā, ka tikai ir sestdiena, svētdiena, kad viņš ir mājās un var palīdzēt. Un tas arī bija tas viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc mēs gribam atgriezties Latvijā, šeit Ogrē, jo te tu vari būt blakus bērniem, tu vari viņus audzināt un tu vari redzēt, kā uzaugt tavas mazās atvasītes. Tā kā tas arī bija liels stūrakmens mūsu teiksim, lēmumam. Un ko es vēl gribēju pateikt arī, jā, protams, mamma un ģimene, jo ja tu esi viens ar bērniem tur, un vecvecmāmiņas visas ir Latvijā, un tas arī bija liels iemesls, lai atgrieztos, lai arī vecmāmiņas un vecvecmāmiņas redz savus mazbērniņus, kā uzaug, un tas tomēr ir liels atbalsts un ir lieliski, kad tev ir tie tuvinieki tepat blakām. Jo, ja mēs skatāmies uz Latviju kopumā, tad arī tā pati Skrunda, kur ir mana oma, tad tas nav tik tālu, ka tas ir tikai 2 stundu braucienā, ko es arī gribētu minēt. Citiem Latvijā liekas 2 stundas vai cik tālu jābrauc, bet, ja tu skaties uz Angliju, tad tur ir jābrauc no viena gala līdz otram 8 stundas un pat vairāk. Jā. Tad šis ir ļoti būtisks faktors arī.
Un vēl par gada laikiem. Mēs nenovērtējam šos 4 gadu laikus, kad dzīvojam šeit. Bet, kad tu dzīvo tur, tad tev gribās to sniedziņu, jo sniegs Lielbritānijā tā kā ir reti. Kad man dzima Markus vispār, tad tieši bija uzsniedzis sniedziņš par brīnumu. Bet tad tā bija tur krīze, tad viss viņiem nav īsti sniega tīrītāji un tā tālāk. Mums vēl bija slimnīca tajā kalniņā, tad tā bija bailīgi braukt. Bet, jā, un tad tie gada laiki, tas ir forši, ka tu vari izbaudīt gan ziemu pilnvērtīgi, kad ir sniegs, var braukt slēpot, var tepat uz ziliem kalniem braukt gan ar kamerām, gan ar distanču slēpošanu. Arī esam mēģinājuši jau Markus 1,5 gadā uzlikām uz slēpītēm. Tā kā tas arī lieliski iespēja ziemas aktivitātēm šeit pat Ogrē. Un, protams, arī vasarā ir iespējas staigāt tie paši Zilie kalni, Karjeras, Ogrē, Ogres upe, Pārogre. Mums ir ļoti daudz vietas, kur staigāt un izbaudīt dabu visos gadalaikos. Latvija ir mājas, un tās ir vienmēr bijušas mājas, jo Latvija ir sirdī, un tā arī vienmēr bija esot projām. Un, kad tu atgriezies, tad tev liekas, kad viss ir tik skaisti un tu spēji novērtēt to dabu. Es nezinu, brauc ar mašīnu, ar vilcienu, un tu vienkārši skaties un priecājies, cik mēs skaistā zemē esam uzauguši, nākuši, jo to tu spēji ar tādām acīm paskatīties tikai tad, kad tu esi bijis kaut kur projām. Mēs esam atgriezušies Latvijā, jo šeit ir mūsu saknes, mūsu dzimtene, mūsu kultūra un vērtības, kuras mēs vēlamies nodot arī tālāk saviem bērniem. Es uzskatu, ka šeit ir vieta, kur var veidot savu nākotni, tādu, kādu viņi vēlās, jo Latvija un Ogre ir mūsu sirdīs, un es ceru, ka tā arī vienmēr paliks.